Sveiki visiem! Nu ko, beidzot ziema ir beigusies un var uzskatīt, ka laikam pavasaris ir atnācis. Un ja prognozes nemelo, tad es domāju, ka varētu atsākties varbūt kaut kādi minimāli lauku darbi. Nu, protams, pirms mēs kaut ko sākam darīt, vajadzētu novērtēt, kā tad tie sējumi izskatās un ko mēs tur varam redzēt. Tak, es kaut kur te varu stāvēt, ja? Nu tā, mēs tagad stāvam uz ziemas rudzu izmēģinājuma lielajām slējām, ja? Mums ir divas šķirnes, Elrons un Elijas. Viena no viņam mums ir līnijas šķirne, otra ir hibrīds, ja? Uzreiz, ko mēs redzam, tad hibrīds, protams, pateicoties tam, ka tur bija mazāk izsējas norma, izskatās nedaudz retāks, ja? Atkal līnijas šķirne ir ar nedaudz savādāku nokrāsu, ja? Un, ja mēs tā kā izvērtējam tos augus vispār, kā viņi izskatās, protams, pirmais jāpievērš uzmanību tam cerošanas koeficientam. Tad hibrīdā mums ir aptuveni no 8 līdz 12 ceri jau uz doto brīdi, un tad līnijas šķirnē tas ceru skaits ir aptuveni līdz 6. Ja? Tad tas koeficients jau ir būtiski lielāks. Tad, ko mēs varam no šī jau lauka šogad sagaidīt? Visdrīzāk ļoti intensīvu augšanu drīzumā, ja? Un, ja teiksim, mēs pavērtējam tos bojājumus, kas varēja būt, dēļ diezgan pabiezas sniega segas un arī pēc tam arī bija diezgan liels arī sals, tad mēs redzam, ir pazīmoši diezgan labi, ir pāris plekīši uz lauciņiem, ja? Nu, tas pēc būtības ir izsušanas pazīmes. Ja šeit nebūtu nedēļu atpakaļ, ja, kad vēl te bišķiņ turējās vēl sniegs, tad liktos, ka varbūt ir absoluši gali, bet ne, tas ir tomēr izsušana. Šīs abas rudas šķirnes ir pārcietuši gan ziemu, gan salu un arī biezo sniega segu salīdzinoši labi, un izkritušo augu šeit ir ļoti maz. Vērtējot sakņu sistēmu, arī pagaidām vēl nevar redzēt, ka tur kaut kāda saktos kustība. Arī uz lapām pamanām pazīmju slimībām baigi nekādu nav. Kodnes ir nostrādājušas. Vienīgais, jā, kā es teicu, ir nelielas izsušanas pazīmes uz lapām, un arī ir redzams, kad uz dažām lapām ir sniega pelējumi, jā, pazīme vai tā pati monografela. Bet īsti te nekā daudz nav. Un tad ejam tālāk pie miežiem. Mums ir divas šķirnes, Barakuda un Jakubus. Ko mēs uzreiz varam redzēt? Tad tas izsušanas pazīmes ir bišķiņ lielākas nekā rudzos, ja? Tas varētu būt pateicoties tam, ka tā biomasa tomēr ir lielāka. Abām šķirnēm izsējas norma bija vienāda, ja? Bet ko mēs varam redzēt? Jakubusu. Tad nedaudz lielākie augi, bet ceru skaits ir salīdzinot ar Barakudu nedaudz mazāks. Barakuda ir nedaudz kompaktākā, ja, par Jakubusu. Arī tā pati sakņu sistēma, tomēr arī drusku kompaktāka, bet arī tas ceru skaits ir krietni lielāks. Augi ir startējuši visdrīzāk rudenī krietni agresīvāk nekā rudzi, līdz ar to tā biomasa ir iespaidīgāka, protams, sevis izskatās ļoti smuks. Ko no slimībām mēs šeit redzam, no rudens viņi iegāja principā ziemā salīdzinoši labi. Tāds kā pārsvarā tipiski, ko varam atrast kaut kādas rūsas vai miltrasas pazīmes, tad šeit nebija atrodamas un arī pa ziemu nekas nav īsti mainījies, ja? Tas temperatūras nav bijušas lielas. Uzskatu, ka ir pārzīmojušas labi, jau var teikt uzreiz, arī šodien, ja, kad tā kā plekiem nekas izkritis nebūs. Arī tur, kur ir, teiksim, vairāk bojājumi, ja, tie ir vairāk tā kā virsējie bojājumi, kad nedaudz tā biomasa ir pacietusi, ja, bet to var nokompensēt jau ar nākamajām lapu paudzēm, ja, un tad augs, es domāju, kad attīstīsies un varēs veidot maksimālu ražu. Bet izskatās smuki. Turpinām tagad ar kviešiem. Tur būs interesanti. Situācija ir nedaudz savādāka nekā iepriekš minētājs, jo pirmkārt mēs uzreiz redzam, kaut arī sējas termiņš ir tas pats. Kvieši ir krietni mazāk, ja attīstība
Cerošanas koeficients vidēji ir virs 3, bet tas ceru attīstības fāzes ir salīdzinoši mazas, augi neatkarīgi no šķirnes ir diezgan kompakti. Ir manamas izsušanas pazīmes, ja salīdzinām vai kaut kāda veida saliekam reitinga visas mūsu šķirnes, principā augšgalā būs, protams, Mix.no, tad iet Etāna, un tad seko, protams, Asori, Delavārs un Elgā Nida. Tas, ko es uz doto brīdi redzu, ka nekas krimināls nav un arī neprasa pārsēšana augi, kaut arī kompakti, bet tomēr ir ļoti stipri. Sidrons kodne ir nostrādājusi lieliski, stipra pamatne slimībām vēl novērtēšanai ir par agru, bet to mēs noteikti jau darīsim kaut kur pēc nedēļas pusotras. Vienīgais, kas ir atrodams uz atsevišķiem šķirnēm, ir redzama septeriozes nelielas pazīmes, tad jāpievērš tam uzmanību, bet, protams, nesasteidzam, ar septeriozi mēs varam cīnīties, mūsu portfoļā arī ir produkti. Pārējām slimībām, tāpat ir miltrasa vai arī kaut kas no rudens rūsām, tad šeit nav. Skatīsimies, novērtēsim, pavisam kopā šeit mēs plānojam uztaisīt 3 mēslošanas reizes. Atkarībā no schēmām slapekļa devas mums būs no 120 kg, ir vēl līdz, paskatīsimies, maksimāli 190. Ja mēs gribam tādu ātrāku iedarbību no slapekļa, tad, protams, tas būtu nitrāta formas. Ja tas ir, teiksim, ilgstošākai iedarbībai un stabilākai, teiksim, stabilākam slapekļa efektam, tad amonija vai amīdu. Jo tomēr jāiedod augiem to, kas viņiem visvairāk trūkst pirmais attīstības stādijas. Nesasteidzam, neriskējam ar tam saucamajām manipulācijām uz laukā, kad ir kaut kas jāparsēj. Gaidām, skatāmies, jebkurš hektārs maksās diezgan dargi. Ja mēs runājam par vasarājiem, protams, ir atkarīgs, kāda vispār jums ir augu maiņa. Nākamais ir, protams, kas tika lietots rudenī, kādi herbicīdi, lai nesanāktu, kad ir kaut kāda pēcietekme. Sevišķi izteikti tas ir un jābūt uzmanīgiem pēc ziemas rapšu pārsēšanas, bet, teiksim, runājot par kviešu, protams, jāizstāj ar kaut ko, ko jūs varat pārdot. Tas ir pirmais, tad ziemas kvieši noteikti ir arī, varētu būt, kur varat pārsēt ar tiem pašiem vasaras kviešiem, mūsu portfolio Vinxe, Laja, Kapitols. Ja jums arī ir lopkopība, tie ir mieži vai iesalam, tad, protams, mums ir šķirnes arī, ko piedāvāt, tāpat amidāla, laureāte. Attiecīgi pie mūsu tirdzniecības menedžeriem ir visi šķirņu apraksti, ja ir nepieciešamība, zvaniet, vienmēr atradīsim kādu risinājumu un ieteikumu tieši par agrotehniku un arī iespējām šķirnēm.